Es piedalījos lūkšanu kursā un šajā nodarbībā pirmo reizi iepazinos ar meditatīvo lūkšanu. Kā pamatu mums stāstīja kādu stāstu no Bībeles, kur Jēzus aicināja savus mācekļus svejot. Un mūs savukārt aicināja iztēloties, kur mēs atrodamies šajā stāstā. Mēs varējām būt jebkas, un priekš manis es nevis piedalījos tur, kur notikās visas šīs darbības, bet es redzēju sevi sēžam tādā kā mazā uzkalniņā pie ezera, un kad viss notikums bija noticies, es jūtu, kā Jēzus atnāk man blakus apsēsties, un mēs vienkārši vērojām skaisto skatu, un protams, es kā cilvēks, kuram ļoti vienmēr gribās steigties un kuram vienmēr kaut ko vajag darīt, un es jautāju Jēzum, kas ir tas, ko tu gribi, lai es daru, kur tu gribi, lai es kalpoju, un ko viņš man teica bija, redzi, vai nav skaisti, un tas man lika apstāties, un es zinu, ka tās bija tikai pāris sekundes, bet tajā brīdī tas šķita tik ļoti ilgi, kad mēs vienkārši sēdējām un vērojām skaisto vakaru pāri ezeram un to mieru un visu to dzīvību, ko Dievs bija radījis. Un pēc tam Jēzus man teica, tad, kad man tevi vajadzēs, tu zināsi. Un interesanti bija tas, kad pēc tam pārlasot šo stāstu, es noskaidroju, kas tas bija pa ezeru, un atvēru bildes internetā, un tiešām nemaz nezinot, ka tā ir tā vieta, es šajā meditācijā nokļuvu tieši tur. Tieši tur es sēdēju kopā ar Jēzu pie Ģetsemanes ezera un vēroju, cik brīnišķīgi Dievs ir radījis pasauli un baudīju mieru kopā ar Jēzu. Abba Tēvs, paldies, ka mēs varam nākt tavā priekšā. Paldies, ka tu dari dzīvi savu vārdu mūsos. Paldies, Jēzu Kristu, tu vadi mūsu pestīšanā. Paldies par svēto garu, kuru tu mūsos sūti. Paldies, Dievs, ka tu veido mūsos atziņu. Paldies, Dievs, ka tu aicini uz grēkatziņu un grēknožēlu. Paldies, Dievs, par pestīšanu. Paldies, Dievs, ka tu dari mūsu dzīves. Paldies, Dievs, ka tu arī mūs esi izraudzījis par saviem mīļotajiem dēliem un meitām. Tēvs radītāji, paldies to visu dzīvo, ko tu esi radījis un ko tu radi mūsos katrā, un par to svētnīcu, ko tu veido mūsu katras sirdī, to vietu, Dievs, kas ir domāta tev, Jēzu. Paldies, Dievs, par šīm attiecībām ar tevi. Paldies, Dievs, par šo žēlastības laiku, ko tu mums dāvā. Paldies, Dievs, ka tu mūs dziedini, ka tu mūs atbrīvo. Lūdzamies un nākam tavā priekšā par mūsu attiecībām ar tevi, Dievs, un par svētītu laiku ar tevi. Gudrību un vadību tev sadzirdēt vairāk un tev atsaukties, tev sekot arī tajos brīžos, kad vienkārši apstāties un kopā pasēdēt soliņu ar tevi kopā, Jēzu, kur tu aicini mūs pavērties un pavērot apkārt to, ko tu mums esi dāvājis, un to, ko tu mums atklāji, ko tu atver tavā vārdā, mums apkārt esošajā dzīvajā radībā, viens otrā, kur tu aicini mums ieraudzīt tevi tuvākajā, kādā brālī vai māsā. Jā, nāc svētais gars, Jēzus Kristus gars. Jā, dod drosmi mums droši runāt tavu vārdu, dzīvot tavā vārdā, būt tiem, kas mēs esam tevī. Svētī, Dievs, mums šo žēlstības laiku. Jēzus Kristus vārdā mēs arī lūdzamies tajā lūkšanā, kā tu mums esi mācījis. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Tas kungs visvarenais Dievs, lai mūs svētī un lai mūs pasargā, un ir mums žēlīgs Dievā Tēva, Dēla, Svētā gara vārdā. Āmen.
Aicinu piedalīties audio liecību projektā Mīlestības ceļš liecībās arī tevi. Ieraksti balss ziņās savu stāstu, kā Dievs sevi ir tev atklājis, ko viņš ir darījis un kā Jēzus ir tev palīdzējis, uzmundrinot, samīļojot, dziedinot, stiprinot. Esi daļa no dzīvā evaņģēlija pasaulē un ieraksti savu audio liecību telefonā, izmantojot balss ieraksta aplikāciju un nosūti to uz e-pastu liecības@gertrude.lv.